Liels sveiciens pēc tik ilga pārtraukuma! Tie, kas mani nezina, mani sauc Madara. Šobrīd dzīvoju Prāgā, Čehijā, un kopš 8 gadus atpakaļ pārvācos uz Prāgu, esmu AMI Montessori izglītības epicentrā. AMI ir asociācija, kuru nodibināja pati Marija Montessori. Visi pārējie certifikāti ir atvasinājumi no tā, ko attīstīja Marija Montessori un viņas dēls Mario. Šobrīd strādāju sākuma skolā, AMI Montessori institūtā Prāgā, kā arī cenšos attīstīt savu projektu Paldies Montessori. Paldies Montessori projektu pamatā ir ideja, ka mums pieaugušajiem ir jāapzinās savu ietekmi bērna attīstībā, gan negatīvā, gan pozitīvā. Apzinātība ir pirmais solis pārmaiņām. Šodienas tēma izglītība un miers nāk no manas stiprās pārliecības, kā raksta pati Marija Montessori grāmatā Izglītība un miers, konfliktu novēršana ir politikas darbs, miera nodibināšana ir izglītības darbs. Pasaule pēdējos gados ir šķietami apgriezusies kājām gaisā. Mūsu emocijas, uzskati, aizspriedumi un mentālie stāvokļi ir sarežģīta pieredze. Katrs to izdzīvo kā nu māk. Jo vairāk pasaule tiek iepazīta, jo vairāk saprotu, ka katram cilvēkam ir sava patiesība, pēc kā viņi vadās. Šīs patiesības mēs kā pieaugušie esam pieņēmuši balstoties uz vidi, kurā esam auguši. Mainot vidi, patiesība bieži mainās. To saku pēc pieredzes. Vēlāk arī padalīšos ar specifiskiem piemēriem. Ideju šim video man iedeva sākumskolas bērni, kuri nāk uz skolu un dalās ar uzskatiem un aizspriedumiem par karu, par pasaulē notiekušo haosu, par reliģijām un par citām tautībām. Mani satrauc, ka sākumskolas skolēns runā par globāliem procesiem, par dažādiem konceptiem un par citiem cilvēkiem ar naidu un ar riebumu. Šaubos, ka šī vecuma bērniem ir pietiekuši dzīves pieredze runāt par tādām tēmām. Secinājums ir tāds, ka tas, ko dzirdu skolā, ir tas, par ko un ar kādu attieksmi spriež pieaugušie bērna vidē. Nedēļa pirms mācību gada sākuma visai skolas komandai bija 2 dienu sapulce. Šādas sapulces ir vērtīgas, jo pēc 2 dienu kopēja darba visi darbinieki nonāk vienā starta punktā jaunajam mācību gadam. Daudz laika pavadījām strādājot mazākās grupās. Vienā tādā grupā uzdevums bija analizēt vienu no skolas vērtībām. Mūsu grupai tika vērtība atbildība. Visus 8 gadus, kopš esmu Prāgā, bieži dzirdu par izbijušo Čehijas premjerministru Andreju Babišu. Viņa vārds tiek minēts visur, kur runā par ko negatīvu un nepatīkamu. Viņa vārds uzpeldēja arī mūsu grupas darbā. Cilvēki, kas viņu piemin, grib labu, grib arvien dalīties, kā nevajag un kā ir slikti darīt. Taču ziniet, kādu enerģiju viņa vārds ienes sarunās? Negatīvu un naidīgu enerģiju. Lai labāk saprastu manu viedokli, padalīšos ar interesantu faktu, par kuru noteikti daudzi no jums jau ir dzirdējuši. Savos pētījumos Emoto atklāja, ka ūdens, kas pakļauts pozitīviem vārdiem un nodomiem, sasalstot veido skaistas, simetriskas kristāliskas struktūras, savukārt ūdens, kas pakļauts negatīviem vārdiem un nodomiem, sasalstot veido neorganizētas, asimetriskas struktūras. Pieaugušiem vīriešiem aptuveni 60% ķermeņa ir ūdens. Sievietēm aptuveni 55%. Šis pētījums ir kā metafora. Es to saprotu tā, ka ar katru negatīvo aizspriedumu, pārliecību un vārdu es veicinu haosu un vairoju negatīvo pasaulē. Mans pienākums pret cilvēkiem kā sugu, un jo īpaši pret bērniem, ir attīrīt savu valodu un darbus. Mans pienākums ir vairot pozitīvo un veicināt mieru. Iedomājieties pasaules līderus, iedomājieties tālumā un tuvumā esošos cilvēkus, kuri jums nepatīk. Iedomājieties, ka katru dienu viņus skar naidas traumas, un kā tas viņus ietekmē, un no kāda iekšēja stāvokļa viņi rīkojas. Un tagad iedomājieties pasaules līderus, cilvēks tuvumā un tālumā, kuri jums nepatīk, bet lūdzieties par viņiem. Sūtiet labas domas, lai viņu lēmumi un rīcība ir no pēc iespējas pozitīvāka stāvokļa. Tas izklausās ideālistiski, un kas zina, vai tāda pasaule ir vispār iespējama. Tomēr ir labi, ja prātā ir kāds virziens, un kāpēc gan neizvēlēties iet pozitīvā virzienā. Kā jau minēju iepriekš, šodienas tēma izglītība un miers nāk no manas stiprās pārliecības, kā raksta Marija Montessori grāmatā Izglītība un miers, konfliktu novēršana ir politikas darbs, miera nodibināšana ir izglītības darbs. Izglītība ir atslēga mieram. Kā es to domāju? Kad 8 gadus atpakaļ pārvācos uz Prāgu, es biju šokā par to, cik es maz zinu par pasauli un cik man ir aprobežota domāšana. Pirms pārvākšanās nebiju daudz ceļojusi un nebiju guvusi dzīves pieredzes. Jā, skolā visu dzīvi esmu bijusi teicamniece, bet diemžēl skolās, kuras esmu absolvējusi man
neorganizēja praktizēt, kā strādāt komandā, neorganizēja praktizēt sociālo inteliģenci, nemodelēja, kā būt zinātkārai un kā svinēt citas kultūras, kādas dažādas reliģijas ir pasaulē un ka tām ir daudz kā kopīga. Man skolā nemācīja nebaidīties no citādā, bet citādo iepazīt un pieņemt. To visu sāku apzināti mācīties, kad pārvācos uz Prāgu. Nebija izvēles. Prāga ir multikulturāla, un ar šauru domāšanu un ar šauru skatījumu uz dzīvi es nebūtu iederējusies. Domāju, ka ar mani neviens nebūtu gribējis raudzēties. Padalīšos ar dažiem piemēriem no dzīves Prāgā un kā tas ir paplašinājis manu skatījumu uz dzīvi. Piemērs numur 1. Kad sāku mācīties AMI diploma kursu 6 līdz 12 gadus veciem bērniem, viena no manām tuvākajām kursabiedrenēm bija Līdija no Sanktpēterburgas. Mēs vēl joprojām sazinamies, un ceru, ka vienu dienu es varēšu apciemot viņu, un ceru, ka vienu dienu viņa varēs atkal apciemot mani. Es vienmēr Lidiju saucu par eņģeli uz zemes virsmas. Viņa ir tik iejūtīga, vienmēr vairo labo un mīlestību. Viņa ir meitiņa. Diemžēl meitiņas tēvs viņu pameta. Kopš viņu pazīstu, viņa ir cilvēks, kas meklē ceļu šajā pasaulē. Viņa ir tāds pats cilvēks kā es. No Latvijas uz Prāgu pārcēlos ar naidu pret krievu valodu, kā arī pret krievu valodā runājošajiem. Ar laiku Prāgā iepazinu cilvēkus no Ukrainas, Azerbaidžānas, Uzbekistānas, Grūzijas, Moldovas. Jā, mēs sarunājamies angliski, bet vienmēr domāju, cik žēl, ka nemācēju runāt krievu valodā. Jo viena valoda satuvina. Šobrīd manā sākumskolas klasē ir meitene no Uzbekistānas. Cik interesanti un iedvesmojoši citiem bērniem būtu, ja mēs abas varētu sarunāties krievu valodā, bet es nevaru. Secinājums ir tāds, ka katra valoda, ko zinām, ir vēl viens dārgakmenis, kas mums somā. Pēc visiem šiem gadiem saprotu, ka starp valodu un politiku nav vienādības zīme. Piemērs numur 2. Visus šos gadus dzīvojot Prāgā, esmu bijusi gan attiecībās, gan brīvā statusā. Un tajos laikos, kad biju brīvas meitas statusā, gāju uz randiņiem. Un cik interesanti skatīties atpakaļ un saprast, kā mana domāšana ir paplašinājusies. Pirmsākumos man bija saraksts, ar kādas tautības vīriešiem es nevēlos iesaistīties. Un, protams, ka dzīve man lika iepazīt tieši tās tautības vīriešus no mana nekad saraksta. Piemēram, situācija tāda. Skatos Tinderī sadarība. Bildē simpātisks čalis. Pēc vārda izklausās varētu būt amerikāns vai brits, bet tautība nav norādīta. Satiekamies. Un kā jūs domājat, čalis tieši no mana nekad saraksta augšgala. Vēl viena situācija. Iepazinos ar turku puisi, brīnišķīgs vīrietis. Tomēr viss, ko biju dzirdējis par turku tautību, bija bijis negatīvs. Mēs toreiz tikāmies kādu laiku, un man bija tik bail teikt draugiem, no kurienes viņš nāk. Un, kad beidzot saņēmos un pateicu, atbilde no viena drauga bija: tad viņš tev varēs uztaisīt garšīgu kebabu. Zinu, ka mans draugs neko sliktu nedomāja. Viņš pats ir daudz ceļojis Turcijā un viņam tur patīk. Bet šādu neadekvāti pieņēmumu un komentāri ir mūsu prātā un bieži automātiski tiek izteikti skaļi. Ejot uz randiņiem, iepazinu vēl un vēl tautības no mana nekad saraksta. Iepazinu vīriešus arī no mana jā saraksta, ar kuriem neizveidojās tālāks kontakts. Secinājums? Cilvēka nacionālitāte nenosaka, vai viņš ir man piemērots un vai es esmu viņam piemērota. Dzīvojot ārzemēs un ceļojot šādas dažādas pieredzes, dažādās tabū tēmās un tēmās, kurās sabiedrībā ir tikai viena pareizā pieeja vai viens pareizais viedoklis, ir bijuši neskaitāms. Tāds lielais secinājums ir, ka mēs visi esam cilvēki. Mēs visi meklējam drošību, pozitīvus piedzīvojumus, meklējam partnerattiecības, vēlamies dibināt ģimeni, vēlamies uzticamus un saprotošus draugus apkārt, vēlamies būt pieņemti un vēlamies būt saprasti. Mēs visi esam cilvēki. Iepazīstot visdažādākos cilvēkus, kultūras, reliģijas un uzskatus, mēs varam šos cilvēkus atbalstīt un likt mierā tos, kurus mēs nesaprotam. Runājot naidīgi par kādu, mēs nekādu nepalīdzam, tikai vairojam naidu un negatīvo un nododam to tālāk no paudzes paudzē. Un tas noved pie tā, ka sākumskolas bērns ar naidu runā par citām reliģijām un kultūrām, lai gan nekad dzīvē pats ar tām nav saskāries. Ticu, ka ideja, kā par šo tēmu domāju, sapratāt. Padalīšos ar tikai vienu piemēru, kas man klasē ir palīdzējis vairot mieru. Manās rokās nonāca brīnišķīgas grāmatas, ko sarakstījis autors Iten Boricers. Google tulkotājs latviski iztulko kā Itens Boricers. Šodien man šeit ir 3 no viņa grāmatām. What is peace? Kas ir miers? What is God? Kas ir Dievs? Un what is true?
kas ir patiesība. Latvisko tulkojumu šīm grāmatām diemžēl nevarēja atrast, bet iesaku grāmatas iegādāties un iztulkot, ja vajag. Grāmatu autoru un nosaukums ielikšu arī aprakstā zem šī video. Grāmatu, kas ir Dievs, lasīja saviem 5. klases skolēniem. Grāmata uzdod vairāk jautājumus nekā dod atbildes. Bija tik interesanti dzirdēt skolēnu pārdomas, jautājumus un komentārus. Pirms grāmatu sāku lasīt, daži izteica savu stingru pārliecību par Dievu vai ko viņi domā, kas ir Dievs. Bet grāmatas beigās jau nespēja izvēlēties starp vairākiem variantiem un sāk diskutēt, kam nu tagad ticēt. Un tas ir tieši tas, ko es vēlos savā klasē panākt – domāšanas paplašināšanās. Un tagad vēlos izlasīt īsu fragmentu no katras grāmatas. Pirmais fragments ir no grāmatas Kas ir Dievs? Ir dažādi veidi, kā runāt par Dievu. Vai tas nozīmē, ka viss, ko visi jebkad ir teikuši par Dievu, ir pareizi? Vai tas nozīmē, ka Dievs ir viss? Jā, Dievs ir viss lielais un viss mazais. Dievs ir viss tālumā un viss tuvumā. Dievs ir viss spilgtais un viss tumšais. Un Dievs ir viss, kas atrodas visam pa vidu. Ja viss ir Dievs, tad Dievs ir pēdējā lapa kokā. Ja viss ir Dievs, tad Dievs ir zilonis, kas veic savu ceļu džungļos. Ja viss ir Dievs, tad Dievs ir karstais vējš tuksnesī, un Dievs ir ledaini augstais sniegs ziemā, un Dievs ir lielais dzeltenais mēnesis. Ja viss ir Dievs, tad Dievs esmu es, un Dievs esi tu, un Dievs esam mēs visi. Un tagad fragments no grāmatas Kas ir patiesība? Sen atpakaļ tā bija taisnība, un visi zināja, ka zeme ir plakana, ka saule riņķo apkārt zemē un ka cilvēks nevar lidot. Bet šodien tā ir patiesība, un visi zina, ka zeme ir apaļa, ka zeme riņķo apkārt saulei un ka cilvēks var lidot, vismaz lidmašīnā vai raķetē. Vai tas nozīmē, ka tas, kas ir patiesība, var mainīties? Kas ir patiesība? Ja es jums saku, ka sniegs ir balts, bet jūs nekad neesat redzējuši sniegu, vai jums vajadzētu man tā vienkārši ticēt? Ja es jums saku, ka plīts ir karsta, bet jūs nekad neesat pieskārušies plītī, vai jums vajadzētu man tā vienkārši ticēt? Ja es jums saku, ka sierburgers nav jums labs, vai jums vajadzētu man tā vienkārši ticēt? Vai jums vajadzētu ticēt visam tam, ko kāds jums saka, ka tā ir patiesība? Vai tomēr jums pašiem vajadzētu noskaidrot, kas tā ir patiesība? Vai patiesība ir tik vienkārši, kā izklausās? Ugunsdzēsēji cīnās ar liesmām, dejotāji dejo un pūces urd, vai ne? Tas izklausās vienkārši un patiesi, vai ne? Bet ugunsdzēsēji arī ēd un guļ un skatās televizoru un dara arī visādas citas lietas, vai ne? Un dejotāji arī staigā un lēc, vai ne? Un pūces urd, bet arī lido un ēd peles, vai ne? Varbūt patiesība nevienmēr ir tik vienkārša, kā tā izskatās. Un tagad piemērs no grāmatas Kas ir miers? Kas ir miers? Vai miers ir kaut kas ārpus mums, vai arī miers ir kaut kas mūsu iekšienē? Vai miers ir kaut kas tāds, ko var iemācīties, vai arī miers ir kaut kas, ar ko mēs esam piedzimuši? Vai miers ir kaut kas tāds, ko varam darīt, vai arī miers ir tikai sajūta? Vai tomēr miers ir gan sajūta, gan kaut kas, ko mēs varam darīt? Ja jūs varat palīdzēt citiem cilvēkiem atrast savu mieru, tas jūs padara par miera nesēju. Sakot mierīgus vārdus citiem cilvēkiem, darot mierīgas lietas citu cilvēku labā, pat domājot mierīgas domas par citiem cilvēkiem, jūs padara par miera nesēju. Un būdams miera nesējs, jūs pats izjutīsiet lielāku mieru iekšienē. Ir grūti atcerēties mieru, pat ja mēs piedzimstam ar mieru sevī, jo vienmēr ir lietas, gan mūsos, gan ārpus mums, kas ļauj viegli aizmirst mūsu mieru. Bet tas nozīmē tikai to, ka varbūt mums visiem ir nedaudz vairāk jācenšas atcerēties runāt vienam ar otru un saprast vienam otru, nevis cīnīties vienam ar otru. Līdz kādu dienu mēs visi varam kļūt par miera nesējiem. Kā man gribētos jums izlasīt visas šīs grāmatas tagad un tūlīt, bet tas nav šī video mērķis. Ticu arī, ka pieaugušie lasot šāda tipa grāmatas aizdomātos un ar laiku kļūtu atvērtāki un pieņemošāki par citādo. Man pašai ir savu pieņēmumu un uzskati un pārliecības, par tām runāju ar tuvākajiem un risinu, piemēram, terapijas sesijās. Bet nedalos tur, kur zinu, ka tas vairos naidu un negatīvismu. Un jo īpaši nedalos ar skolēniem un bērniem, kuri meklē savu piederību un savu patiesību un ir viegli ietekmējami. Tā vietā bērnus neitrāli iepazīstinu ar cik nu daudz konceptiem un faktiem varu. Paldies, ka skatījāties vai klausījāties, lai mums visiem izdodas vairot labo. Atā!